Labrīt! Tātad mēs šodien filmēsim un ejam trendēties. Šodienas plāns ir tāds, tā kā rīts jau ir sācies ātri, agri. Es jau uztaisīju treniņu, biju vannā, laidu brokastis. Un tagad plāns ir ar Enzo aizbraukt kaut kur izstaigāties. Baigi saules spīd acīs, neko neredzu. Jā, tad ar Enzo aizbrauksim kaut kur izstaigāties un tad brauksim ar Leonu un Diānu kaut kur uz Daugavgrības pusi, kaut ko apskatīt, kaut ko redzēt. Mums kāpņu telpu remontē, tagad var filmēt arī kāpņu telpā. Bet vēl grīdas palikušas. Liftā nevar filmēt, tā briesmīgi. Mēs tagad braucam uz Ulbrukas mežu. Mēs izstaigāsimies ar Enzo tur. Kāpēc tā? Kāpēc mēs Enzo neņemsim līdzi? Tur noteikti būs daudz cilvēku, kur mēs braucam uz to Daugavgrību, tur uz to molu un kaut ko vēl. Līdz ar to būs šausmīgi grūti, jo Enzo ir grūti gan, visgrūtāk ir suņu klātbūtnē un arī grūti, ja ir apkārt daudz cilvēku, viņam ir grūti atrast mieru un viņš var visādas lietas sadarīt. Tā kā jā, izstaigāsimies, viņš arī atpūtīsies, mums arī vakar bija diezgan aktīva pastaiga. Tā kā iedosim viņam arī atpūtiņu bišķiņu. Tātad ieslēdzam distances ierakstītāju. Man tagad jau ir gandrīz man tagad gandrīz 300 kilometru. Daži kilometri, 3 kilometri liekam pietrūkst. Tā kā tūlīt būsim 300 iekšā. Un aiziet, mēs esam pie meža un mēs dodamies pastaigā. Viņai astei kaut kas noticis. Viņa ir ķirzaka. Mēs jau satikām divas glodenes pa ceļam, sauļojās, uzkrāja D vitamīnu. Bet jā, vienai tur bija bišķiņa aste pazudusi un jā, kā izrādās tās nav čūskas, bet tās ir ķirzakas bez astēm. Nē, ķirzakas bez kājām, bez asta. Tā arī vienai nebija astes, jā. Bet interesanti dzīvnieki, jā. Es pirmo domāju, ka tā kā čūska, bet nē, tā ir ķirzaka. Dievā, 300! Ar tā saulīte tiksimies vēlāk, ja? Tagad tu dodies uz mājiņām, atpūties kārtīgi, ja? Atvelc elpu, uzelpo. Un tiksimies pēc pāris stundiņām. Ja? Līdz vēlāk. Tā. Mēs tagad lidojam pie Leona un Diānas, savāksim viņus un tad laidīsim tālākajos piedzīvojumos. Esiet sveicināti Zaigas kanālā, un kamēr viņa aizgāja uz tualeti, neaizmirsiet uzspiest like, subscribe, zvaniņu iezvanīt un skatāmies tālāk. Lēns, ko tu tur slēp? Zāzbaltu dieniņā, laimiņā dodi. Dīžāni, ražāni, pētoši. Tur ir viss vajadzīgs, lai tev saldums, lai tev prieks, lai tev ko padzerties, lai tev ko darīt, lai tev silti. Lai man ir silti. Muy bien! Jābūt. Ka kāds no mantīm uzliks uz mašīnas virsā. Реальная жизнь, и для всех она одна. Мэрный красы, ОЛ и К2. Mēs esam atbraukuši uz Daugavgrību. Cik man zināms, tad mēs šobrīd dodamies uz krasta nostiprinājumiem.
nav nejausmas, tad jau redzēs, kas tas ir, bet mēs dodamies. Arī tik asas zauņdrāt. Nu, nav tik asas. Leons nograzījās, nevar savu parakstu atrast. Ko tu domā? Par to, ka nepārnāks tas, kurš aizgājis. Par to, ka bezgalīgas ir tikai debesis. Laikam te nav to krasta nocietinājumu, kur mums te Leons gribēja atvest. Raudāja māte. Es gribētu uzkāpt, bet es negribu, lai kāds man aizrāda, ka tur nevar kāpt. Kas šie visi ir, kaut kādi bunkuri? Tas ir tavā. Un bišķi sūdi. Nu, tāpēc, ka cilvēki ir sušķi vienkārši. Tas gan liela. Wow, krušturis. Ko pēc tu man tur? Vai tu neizdomā, kāds muļķības dara? Neizdomā nolikt. Būsim kaut kādus bunkurus apskatījuši. Aiziesim pēc tam uz mālu. Būsim pastaigājušies, kaut ko redzējuši. Mums vēl būs pusdienu pauzīt. Mēs paņēmām aizītes līdz kaut kādas, kaut ko ēdamu. Nu tā. Kur leksi? Cik maza ieeja. Wow. Oh, wow, kāda sievietīte. Tas mums ir tīrs. Nē, tāpat izskatās. Jā, pilnīgi tāpat izskatās. Tev bunkuri vispār neinteresē? Nē, interesanti. A, ko tu neiekš? A, ko? Tas ir baigi rasins, es nevaru ieiet. Man sūlam, es iekāpu sūdā, lai tad. Oh, no! Kāds te iekāpa sūdā? Es gribu zumtu. Nu, Leons pēc bērnības atmiņām mums gribēja atvest uz šo ēku. Atradām. Tagad jākāp uz jumta. Es domāju, mums uz to tāls kaut kā jāteikt. Vai? Tu izglābs. Tripolotki šāpa. Robocop sievu. There we go. Bišķi iesvīdu. Uzkāpām gan augšā, gan nokāpu lejā. Reku pa to virvīti. Jā. Izslēdzās, protams, kamera un kamēr dabūja baterija pārliku. Tagad vēl mēs esam augšā. Gāpsim lejā. Un tad mēs, laikam, beidzot ēdīsim pusdienas. Bet piedzīvojums ritīgi forši, sen nebija staigājis pa tādām pamestām vietām.
kādu laiciņu pačilojām, pasēdējām, paēdām, papļāpājām. Tagad atkal var močīt tālāk. Vispār kopumā rīktīgi forša diena sanākusi, man nežēlīgi patīk. Prieks dzīvot šādā dienā. lidoja tā kā kaita, kā zīriņš. Tātad es apsolīju, ka atpakaļ ceļā skāpšu tajā, nezinu kā to nosaukt širotē. Kaut kādas tornis, jā, bet man ir jāuzkāp augšā un jāpaskatās, cik tālu ir lietus. Ja es būtu viena, es te nekāptu. Mēs tagad esam jau mājās. Es tagad filmēju ar telefonu, jo kameras, protams, neņemšu, jo es ar Renzo esmu ārā. Un, jā, sanāca kaut kādi 7 kilometri noiet tur Daugavgrīvā. Un tagad vēl pastaigāsim Renzo tepat pa mājas rajonu. Tagad staigāju Renzo. Vienkārši domāju, ka man ir tas jāpasaka. Ka es nevienam nenovēlu reaktīvu suni. Ja tas ir nenormāli grūti vispār staigāt un būt kaut kur. Vienīgā lieta, man liekas, kas man skauž, ir tas, kad es redzu draudzīgu suni, kas var mierīgi atrasties vidē un justies mierīgs. Jo Enzo ir diezgan reaktīvs un arī pēdējā laikā man ir mazāk laika viņam vispār viņu tā kārtīgi apmācīt, jo tas ir jādara katru dienu. Un tas ir ļoti grūti, tā kā priecājieties, ja jūsu suns ir draudzīgs ar citiem suņiem un cilvēkiem. Apsveic, jums ir vieglāka dzīve nekā man. Bet jā, tā tas ir. Tas arī man kaut ko iemāca. Es tāpat viņu mīlu no visas sirds. Un lai visiem riktīgi forša dzīve. Bez pārdzīvojumiem. Kā lai saka, lai jums viegli sunīši, draudzīgi sunīši. Un jums nav jāiet šitam cauri, kam es esmu gājis visu šo laiku ar Renzo. Pati arī vainīga, protams, savā ziņā. Bet ļoti daudz lietas notika negaidot, nezinot. Un tikai daļa tā, kad bezatbildīgi cilvēki apkārt. Diemžēl, bet tā ir. Kā lai jums foršs vakars. Lai viss izdodās un tiekamies nākamajā video. Bye!